Labvakar, šovakar šeit Olimpic Voodoo Casino apbalvojam decembra labākos spēlētājus, bet šodien, atšķirībā no visām citām reizēm, mēs apbalvojam gan hokeja, gan basketbola izcilniekus, un arī intervijās skatāties, būs pārmaiņas jauni jautājumi par to, kā jāmet sodiņi, kā var dankot vai nevar dankot, un arī ļoti bieži skatīšos uz augšu intervējumiem acīs. Labvakar! Pieņem, ka jūs spēlējat basketbolu. Jā. Es mēģināšu intervēt tā. Par ko balva? Par atliekošām bumbām. Nebrīnos, jā. Regulāri saņem balvas. Šogad pirmo reizi. Un šogad attiecīgi arī basketbolam pirmā reize šeit kopā ar hokejistiem. Kā patīk? Jā, ir ok. Vienu hokejistu redzēju atpazinu no poker turnīra. Un kā veicās poker turnīrā? Tā, pa vidam. Nu labi, būs vēl poker turnīri, tā kā gaidi. Un veiksim arī turpmākajā sezonā. Ceru jūs satikt vēl kādreiz šajā balvošanā. Lai dieniņās! Sveicināti! Sveiks! Nu, kas jūs būtu? Mani sauc Haralds. Kāpēc jūs esat šeit? Sametu rezultīvas piespēles veselu kaudzi. Jā. Jā, mums ir vairāk citi jautājumi. Spēr vaļā. Mums ir tāda informācija, ka jūs esat nu jau ar pieredzi begemots, vai tā ir? Tu domā arēnā Gloriju? Jā. Un pēc kuriem parametriem tika sadalītas lomas? Principā tas ir ļoti labi, jo Glorija, manuprāt, tas ir tāds episks un tāds ļoti nozīmīgs. Ar episku tu domā liels? Jā, liels. Jā, Simpsons teica, ka Glorija nogriz lēdz, ka tur ir plaisa. Iespējams, ka arī ir, jā? Jā. Ir plaisa. Man gribēja kaut ko par R6 divīziju pakacināt. Nē, es gribēju jautāt, vai nākamgad būs R7 divīzija? Es domāju, ka nē, mēs pie R6 paliksim, bet par tiem jautājumiem, kuru tu man gribi uzdot par R6 divīziju, jo es taču esmu tomēr pīļu spēlētājs, tad mums, piemēram, spēlē Simpsons komandā, pareizi? Kurā maiņā viņš spēlē R1 divīzijā? Noteikti, ka 3. Kurā es spēlēju pīlēs? 5. 3. Kurā Simpsons spēlē pīlēs? 2. 1. Nu tad viss ir relatīvi. Pirmā R1 divīzija, R3 divīzija, R3, R6 divīzija. Hoķis ne ar ko nemainās. Drīzāk jautājums, ko visi gaida, ka es uzdošu, ir tā, vai gadījumā, ja tu beigsi gūt punktus R6 divīzijā, tiks radīta R7 divīzija, kur tu varēsi atkal gūt punktus. Nu tagad ķip ar domu, kā tu spēlēji pagājušajā gadā R5? Ar tieši tādu pašu domu, jā. Protams. Lieliski, tad mēs gaidām R7. Es vēl gribēju pateikt paldies Veikšam un Kalpiņam par to, ka viņi pēc piespēlēm gols samet. Tā kā. Paldies, Harald. Labvakar. Labvakar. Pastāstiet, kāpēc jūs esat šeit? No Kriša bija uzaicinājums, kas vēl ķēbrauc balvai pakaļ par rezultatīvu piespēļu atdošanu pagājušajā mēnesī. Basketbolā. Jā, basketbolā. Nu, tāpēc, ka mums te ir gan hokejs, gan basketbols. Tāpēc, lai nesajauc, mums ir arī meitenes, kas spēlē hokeju. Es arī esmu kādreiz apdomājis, varbūt vajadzētu mainīt sporta veidu, bet nu... Varbūt tomēr jāpamēģina. Padomāšu. Labi, veiksmīgi un ceru, ka jūs satikt atkal kādā nākamajā balvošanā. Veiksmīgu sezonu. Paldies! Labvakar! Saki, kas tu esi? Andris Kalpiņš no R6 grupas. Aha! Servis. Jā, un par ko tu dabūji šo burvīgo enerģijas dzērienu? Enerģijas dzērienu par iegūtajiem vārtiem, laikam, samestajiem iegūtajiem. Kaut kā tā, laikam, uz tā nominācija vārti, ja? Jā, nu, principā snaipers. Snaipers. Īsti nesaukšu šajā, bet, nu, laikam, veicās. Cik sameti? Vārds, vispār neskaitīju. Es tikai man treneris zvana, klausies, tev jāiet zabalvošanu. Par ko? Par vārtiem. Nu, okei. Ļoti labi, tad tu neiemet acis kādreiz, tur tie līgas līderi, ir tāds podziņa. Jā, es cīnos, es nesakoju līdz visam rezultātam. Galvenais jau katru spēli, katru piespēles gols. Kā komandai veicās? Ļoti labi. Patreiz ļoti labi. Iet pēdējās spēles, nu redzēs, nu ne pēdējās vēl visu vēl priekšā, bet nu es ceru, ka labi. 2. vieta pagaidām. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Play-offs principā esat garantējuši? Nu jācer. Es ceru, ka jā. Tas ir. Nu, labi, nu lai veicas arī tālāk personīgajā un komandas statistikā un tā turēt.
Labvakar. Pagaid. Šitā būs labāk. Nē, šitais nebūs baigi labais. Būs jāiztiek ar to, ko māte daba ir devusi. Nu, pastāst, kāpēc tu esi šeit? Izrādās es decembru MVP. Šajā ekstralīgā. Un, jā, man tāds jautājums ir, kas ir jādara, lai būtu par MVP? Labai komandai ir jābūt. Bez tā jau nekas. Tu jau viens var darīt daudz ko, bet ja tev nav labas komanda, tad jau nekā tu nebūs. Un kurā pozīcijā tu spēlē? It kā jau centrs, 4. centrs. Kā kur reiz, kā vajag. Danki arī ir? Nē, nepiekot to. Kā tad tā? Nesanāk. Nu, tad varbūt jātrenējas, jo, ja piemēram, man nesanāk danki, tas tā kā ir loģiski, bet tā, tev vajadzētu. Es nezinu, kaut kā pat nevalku uz to. Tā, varbūt kā katram cilvēkam. Tas man nav prioritāte tur ielikt. Kas ir prioritāte? Uzvars. Pareizi, un komandai kā ir veicies? Varētu būt labāk, bet mēs saņemsies, būs labi. Okay, labi, veiksim tālākajā sezonā. Paldies. Labvakar. Labvakar. Jā, gaismiņā. Nu, stāsti, kas tu esi? Kārlis man sauc. Spēlēju AS Wolves un semigalā arī nedaudz. Un par ko tev balva? Man balva par punktiem daudz. 5 punkti. Cik nu daudz? Kurā divīzijā? Tas bija R4 AS Wolves. Un ir kaut kāda, teiksim, noslēpuma, ar kuriem tu vari padalīties, kā nokļūt tur? Protams, izastot daudz jādzer pirms spēlēm, pēc spēlēm. Tad viss kārtībā. Ļoti labi. Skatos, tu esi atnācis uz Valkā, jā? Tu esi arī saņēmis, tu zini, kas tas tāds ir, jā? Skatos, tā ir no Hokejiem LV, tā ir ļoti noderīga balva tādiem zolīdiem kungiem kā tu, tā ir uzvalka soma. Tas nozīmē, ka tu varēsi, teiksim, uz spēli ierasties ar uzvalku un pēc spēles smuki ielikt viņu somā un labi, veiksmīgi tev. Ideāli. Labvakar. Sākam. Kas tu esi un kāpēc tu esi šeit? Biju decembra rezultatīvākais spēlētājs 3. līgā basketbolā un tāpēc arī esmu šeit. Un tevi sauc? Sauc Valdis Boginskis. Un pastāsti, kas ir jādara, lai saņemtu šādu apbalvojumu? Jāmet punkti iekšā. Nezinu, mums labi komanda spēlē, tā kā man deva iespēju daudz samest. Un tad, Sodiņi arī daudz? Jā, laikam jau tikai tīrus sodiņiem, sodiņus vairāk. Jā. Ok, es trāpīju. Tev ir kaut kāda īpaša tehnika sodiņiem? Nē, man procents varbūt nav tik daudz, bet man ļoti daudz sanāk mest. Man ir bijuši 2 spēles, kur gandrīz 30 sodi jāmet, tad sanāca daudz mest. Tu esi tāds, kuram vienkārši visiem pārējiem gribās pret tevi pārkāpt noteikumus? Jā, tā gadās. Tu viņus kaut kā provocē? Arī noteikti, arī daļai, bet man patīk ar spēku spēlēt, un tāpēc ir sanāk daudz sodus uzsist. Varbūt tu vari mums parādīt, kā ir jāstāv sodiņā. Ir džekiem ir dažādas stājas, ir tā, ir ar vienu kājiņu šitā. Jā, arī nedaudz tā kā uz priekšu ir labāk kāja. Un tad ir. Ok, super, un lai turpina veikties. Jā. Stāsti, kas tu esi? Es esmu Renārs, vārdsargs. Jā, un kas vēl būtu jāstāst? Kāpēc tu esi šeit? Es tiku atzīts pa decembru laikam labāko vārdsargu R1 divīzijā. Burvīgi. Esi bijis jau iepriekš apbalvošanās? Jā. Un kā patīk? Protams, patīk. Dāvans dod. Patīk atrasties prožektoru gaismā? Jā, dāvans dod. Tā jau nav dāvana. Dāvana ir tad, ja tu saņem kaut ko tāpatās. Ir balva, tā ir izcīnīta balva, vai ne? Vai ir sajūta, ka ir dāvana? Vai arī otrādi man uzdāvināja abonementu sporta zāli. Varbūt tāpēc vajag bišķiņu pielikt. Tas ir motivējoši. Motivējoši apbalvojumu dāvana. Jā, bet kā ir vārdsargiem, tas ir svarīgi, uzkačāties? Muskuļus, es domāju? Nē. Pārāk daudz nevar pakustēties, nevarēs. Jā, man arī tā likās, ka tur kaut kā jums jau vajag jāstiepjās. Kačik dvieli, kad viņam grūti pakastīt, es tev jāķēra ipas ar rokām. Nē, nevajag pārkačāties. Vajag mēr, protams, kaut kas ir jādara. Vienmēr kaut kas ir jādara. Forši. Labi, veiksmi, tad pastaipies. Un cerams tevi redzēt atkal. Jā, labi, paldies. Sveiki! Nekautrējamies. Nākam gaismiņā.
Poži, spīd. Tā tad noteikti sametāt daudz golus, ja? Gols grozes. Skaidrs grozes samet. Tad rezultatīvākā? Jā. Un kāda ir panākuma atslēga? Nav īsti tāda, vienkārši jāspēlē, jācīnās. Jādara visas komandas labā. Par Porziņu nobalsoji? Nē. Nu tad maršs nobalsojam. Un gaidām jūs atkal. Turpiniet mest iekšā precīzi. Labi. Veiksmīgi. Paldies. Labvakar. Stāsti. Toms Lapsa. Atkal. Tā slavenā komanda, kas savāc visas balvas. Jā, mums tur Edmunds visiem sabaroja ar piespēlēm, tad mēs 2 cilvēki vēl tikām klāt līdz viņam. Un par ko tev ir? Rezultatīvākais. Decembra mēnesī. Tad viens ir MVP un otrs rezultatīvākais, jā? Kāda ir atšķirība? Pastāst, kāda ir atšķirība? Nu, es esmu tikai punktos bijis labākais. MVP, tur skatās kopējo efektivitāti. Tur ir gan punkti, gan bumbas atliekošās, gan piespēles, gan arī bloki, stīli. Nu, to visu summējot kopā, izveidojas efektivitāti. Un tad tu tikai met iekšā. Tas ir viss, ko dari, ja? Šauju pa gabalu. Kā ar aizsardzību? Kaut ko uzspēlē. Labi, nu turpin mest iekšā. Vienmēr būs labāks nekā aizsardzība. Tieši tā, un ja jūs metat iekšā, tad priekš kam aizsargāties. Veiksmīgi. Labvakar. Labvakar. Kas jūs būtu un kāpēc jūs esat šeit? Es esmu Reinis Egelē, 3. līgas labākais spēlētājs decembrī. 3. līgas kurā sporta veidā? Basketbolā. Basketbolā, jā? Un kas ir jādara, lai kļūtu par labāko spēlētāju? Jāmet daudz punkti, jāizcīna daudz bumbas un jābūt labam komandas spēlētājiem. Cik double? Es šodien pastījos, viens nebija no visām spēlēm, nu kādi 8. Ļoti labi, tas jau pusi no Porziņa statistikas, vai ne? Jā. Par Porziņu nobalsoji? Jā, vairākas reizes. Nu, ļoti labi. Gaidām tevi atkal atpakaļ, turpin būt labākais spēlētājs un lai krīt. Labvakar. Labvakar. Lūdzu, sāc ar to, kas tu esi un kāpēc tu esi šeit. Es esmu Mārtis Velbergs, decembra labākais izaicinājuma kausa piespēļu devējs. Tas ir basketbols, vai ne? Nu, it kā. Man liekas, ka tas bija basketbols. Bija bumba un grozi bija, jā. Okay, jo parasti, man liekas, ka piespēles skaita vairāk hokejā nekā basketbolā. Nē, tieši otrādi. Man liekas, ka basketbolā vairāk. Jā? Jā. Okay. Man liekas, ka ir vairāk tās piespēles basketbolā. Vairāk piespēles basketbolā? Vairāk punktu, vairāk piespēles. Okay. Jo hokejā skaita 2 piespēles līdz golam. Jums skaita tikai 1, vai ne? Taisnība. Tad tu biji ļoti veiksmīgs, ja tu esi šeit, ja? Nu, pašam tā nelikās, bet tā sanāk laikam uz kopējā fona. Vai arī ļoti labi partneri, viņiem jebkurā brīdī jādod bumbu, viņi vienkārši met iekšā. Nu, tas noteikti ir atkarīgs no partneriem. Jā. Labi, turpini viņiem veiksmīgi piespēlēt, lai viņiem turpinās krīst un gaidām tevi atkal šeit. Jā, super. Paldies. Paldies. Labvakar. Reinis Kirīlovs, komanda Amberhus, 4. līgas MVP. Decembra mēnesī, jā. Tad tu no mūsu iepriekšējā viesu piespēlējuma lietas visu iekšā, ja? Jā, pa lielam tā sanāk. Nu, tur ir, principā, tas sanāca decembrī tā diezgan pamazs spēles, tāpēc, tā statistika tā diezgan laba ir, bet, tā sanāca šoreiz, jā, pa decembra MVP. Bet Edmundam, jā, liels paldies par piespēlēm, jā, iepriekšējais cilvēks. Jā. Un, kā tev ar dankiem ir? Spēlē nav sanācis, ka iesildos, tad sanāk, jā, spēles laikā nesanāk. Ne. Tur vajag bišķiņ nopietnāku spēku, jā, tur jātrenējās. Vai tramplīnu? Jā, varētu pamēģināt kādreiz, jā. Ok, labi, lai veicās. Jā, paldies. Labvakar. Stāsti, kas tu esi? Ko tieši? Sāksim ar vārdu uzvārdu. Kristaps Krumiņš. Jā, un Kristap, ko tu esi labi izdarījis? Es labi savācu bumbas atlākušās. Reboundu karalis? Nu, tā varētu teikt, jā. Ok, un kombinē arī ar gūtajiem punktiem? Cenšos.
Double arī sanāk? Nu, ja pasažās, tas sanāk. Ir sanākuši? Protams, jā. Pārīts ir, jā. Jā, un pagājušajā mēnesī cik sanāca? Nu, pagājušajā mēnesī bija maz spēles, šomēnes vairāk, bet, nu, laikam viens no divām ir spēlēm, tā kā. Un, nu, kā pateikt, šādu veidu apbalvošana, tā jums basketbolistiem pirmā? Pirmā. Vai pašam pirmā? Pašam pirmā. Nu, forši. Patīkams viņiem dāvans, uzslavs. Labi, tad mēs gaidām tevi nākamreiz atkal. Dari visu, lai būtu šeit un saņemtu vēl balvas. Labvakar. Stāsti, kas tu esi? Es esmu Gatis Upeslē no Biodarmas komandas Ekstralīgas. Ko tu labi esi izdarījis? Nu, sanāca tā, ka decembrī atdeva visvairāk piespēles vidēji spēlē. Ir kaut kāds īpašs tehnika, kā tu to dari? Nezinu, lielākais jau paldies jāsaka ir vienkārši komandas biedriem, kas iemet pēc manas piespēles. Sanāk atdot, sanāk iemest un tā arī var nokļūt šeit. Un kā pašai komandai veicās? Komandai pagaidām it kā ir ok. Play-off zonā it kā esam. Un mērķis kāds? Uzvarēt. Kaus? Kaus. Labi, lai veicās. Paldies. Labvakar. Nu, iepazīstini mūs ar sevi. Edmunds Fernands no komandas Amberhus. Kāpēc tu esi šeit? Decembra labākais piespēlētājs 4. līgā. Daudz mums tie piespēlētāji. Kur tie paši metēji ir? Stāv rindā. Stāv rindā, jā. Nu, es visiem iepriekšējiem jautāju, kas ir tā panākuma atslēga, kā var savākt daudz piespēles. Varbūt tev var padalīties ar to noslēpumu? Nu, es domāju, noteikti tas ir teiksim, komandas biedri, kas pēc piespēlēm var gūt punktus, un līdz ar to tās piespēles arī savācās. Turklāt mums novembrī, decembrī komanda tādu labu spēļu ritmu uzņēma, un pārsvarā visas uzvaras bija, un līdz ar to sanāca arī vairāk piespēles. Nu jā, jo es gribēju zināt, varbūt, kad ir tā, ka tu, izkārto to metienu tam partnerim tā, ka, es varētu iemest, ja? Es rītīgi nevaru iemest. Bet, izkārto vai arī, tev ir tāda partneri, ka viņam jebkā pamet bumbu un vienkārši liek grotā. Gan tā, bet, mums, saku, šomēnes decembrī ir arī vēl 2 komandas biedri, kas ir gan, rezultīvākais spēlētājs, gan arī efektīvākais spēlētājs. Līdz ar to šādiem spēlētājiem iedot piespēli nav īpaši grūti. Tad jūs kā komanda esat savākuši visas balvas, ja? Gandrīz. Malēči apsveic un turpiniet tādā pašā garā. Paldies. Labvakar. Es domāju, ka tu redzēji, kā ar pārējie, ja? Andris Barkāns, U40 no 4. divīzijas. Labākais vārdsargs. Burvīgi, kas ir jādara, lai būtu ar labāko vārdsargu? Jātrenējās. Tas arī viss. Vai jāķer visas ripas? Tas arī, protams. Cik noķēri? Vai cik ielaidi precīzāk? Noķēri ļoti daudz noteikti. Cik ielaidi? Zinu, man tā liekas, tas bija 58 metālais. Nav daudz, bet 58 noķerts metālais. Labi, ka nav ielaists. Ja ielaists, tad tur nebūtu šeit. Jā, tad nebūtu šeit. Vai arī saņemt mūsu īpašo balvu. Mēs pagājušajā gadā apbalvojām ar zelta sietiņu vārdsargu, kurš ir sezonas laikā ielaidis visvairāk vārtus. Saņem. Negribētu saņemt zelta sietiņu, ja? Labi, tad es tev novēlu nesaņemt zelta sietiņu un biežāk viesoties šeit pēc balvām. Paldies. Mēs, man liekas, tiekamies jau 2. reizi pēc kārtas. Pagājušajā mēnesī bija, vai ne? Nē, aizpagājušajā. Vienu izlaidi, ja? Vajadzēja arī citiem iedot balvas, tā jau nevar. Un šomēnes par ko? MVP. Jā, galā MVP. Toreiz arī MVP? Toreiz bija goli, jā. Un kā ir būt MVP? Tas pats, kas goli. Nejūt atšķirību. Jo MVP tas nozīmē, ka tu esi arī atdevis piespēles, ne tikai pats mērķis. Beidzot arī atdevu kādu sanāk. Varbūt, ka tu visu laiku atdevi, viņi vienkārši nemet iekšā? Arī var būt tāds faktors. Kā komandai iet? Komandai iet, tā visādi tad pa augšu, tā pa leju. Vajag saņemties, tās pēdējās spēles jau palikušas, un tad jau viss būs kārtībā. Man attiecīgi vajag vairāk iemest,
Un tad jau būs viss kārtībā, būsim pirmie. Labi, novēlu būt pirmajiem.